Radioraidījums grāmatai pa pēdām latviešu grāmatai 500 skan kopš 2022. gada februāra, reizi nedēļā klausītājiem piedāvājot grāmatniecības vēstures stāstu. Sākām ar 16. gadsimtu, ar pirmo latviešu valodā iespiesto grāmatu, kura tā arī Rīgā nekad nenonāca. 2023. gada vasaras sākumā esam 18. gadsimtā un vēstām par pirmo pavāru grāmatu latviešu valodā, daļu literatūras pirmsākumiem un Gotthārdu Friedrihu Stenderu, izdevējiem Stefenhāgeniem un Ķikuļa Jēkabu kā vienu no laicīgās dzejas aizsācējiem. Lai arī raidījums ir tikai audio formātā, cenšamies sniegt daudz vizuālu aprakstu, lai saprastu, cik liels vai niecīgs bijis izdevums, kāds bijis autora rokraksts, ja tāds saglabājies, vai nošpieraksts. Man ļoti patīk doties ārpus studijas, un kopā ar ekspertiem esmu no jauna iepazinusi Vecrīgu, sākot jau ar Rīgas domu, kur atradusies Rīgas misāle, senākā mūzikas vēstures liecība. Reiz kopā ar arhitektiem apskatījām Daugavpils cietokšņa teritoriju. Mums rādīja pamestu ēku, kas esot bijusi jezuītu klosteris. Un es skaļi teicu, tie jezuīti, kurus padzina no Rīgas, un uzreiz sekoja jautājums, kā jūs to zināt? Un tad es sapratu, ka esmu nepareiza vai neparasta, jo to normāli cilvēki nezina. Es esmu dzimusi Rūjienā. Neesmu tur dzīvojusi, bet zinu šo pilsētu. Un tikai veidojot raidījumu uzzināju, ka Rūjienā 18. gadsimtā bijusi grāmatu spiestuve, kas piederējusi mācītājam un literātam Gustavam von Bergmanim. Kāpēc piekritu veidot šo raidījumu, būšu atbildējusi, jo es zināju, ka tas bagātinās mani, un es ļoti ceru, ka arī klausītājus.